Pavasars ir laiks, kad atjaunot garderobi un vienlaiks padomāt par ilgtspējīgiem modes paradumiem. Kas tad ir ilgtspējīga mode? To mēs šodien noskaidrosim. Veikalu tīkls Otrā elpa piedāvā ne tikai kvalitatīvu lietotu apģērbu, bet arī veicina sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu dzīvesveidu. Noskaidrosim, kāpēc ilgtspējīga mode ir svarīga un kā mainās cilvēku paradumi. Sveika, Dāce! Sveiks! Kur mēs šobrīd atrodamies un kāda ir šīs vietas misija? Jā, mēs šobrīd atrodamies labdarības veikalā Otrā elpa, Marijas ielā 8. Kopumā mums ir 5 veikali, 4 Rīgā un 1 Liepājā. Misija mums ir vairāk par labdarību. Veikali ir mūsu redzamā daļa, bet lielākais darbs notiek noliktavā, kur notiek labdarības procesi, kur mēs atlasam lietas labdarībai. Kas visbiežāk, Dāce, nonāk kādas lietas jūsu veikalos pārsvarā? Visbiežāk tas ir apģērbs, bet jā, jo lielākoties cilvēkiem ir doma, ka tieši apģērbs tas, kas ir visvairāk nepieciešams. Bet mūsu mājās ir arī daudz citas lietas, kā piemēram trauki. Kā jūs viņus šķirojat? Jo es saprotu, ka visas lietas nenonāk nemaz plauktos. Jā, jums ir kaut kāda atlase, kā jūs atlasat tās lietas? Ir tā, ka mēs sadarbojamies ar 170 organizācijām kopumā, bet katru gadu mums ir apmēram 30. Ir tā, ka daļa nonāk veikalos, to mēs esam izskatījuši pēc tā, kāds ir pieprasījums no pircējiem, un lielākā daļa nonāk citās labdarības organizācijās, tā skaitā arī pansionātos pašvaldībās. Izstāst, kāds tad ir tas cikls, kā apģērbs nonāk līdz otrajai elpai, kuru apģērbu izvēlēties, kuru nodot, kuru nenodot, kuru varbūt atdot pārstrādē. Kā tad tas notiek? Jā, to, ko mēs parasti arī saviem mantu devējiem aicinām darīt, ir tas, kad tad, kad tu sakārto savu skapi, trauku skapi, grāmatu plauktu, tu izvērtē. Ja tu dotu šo lietu savam draugam, tad vari to dot labdarībai. Es domāju, ka tas ir primārais kritērijs, jo reizēm ir tā, ka cilvēkam ir ļoti mīļš džempers, bet viņš ir kožu sāsts. Bet viņam tas ir tik ļoti mīļš, bet padomā, vai tu to džemperi dotu savam draugam. Ja tu dotu savam draugam, tad nes uz Otru elpu. Ja tu uzskati, ka viņš ir jau savu nokalpojis, tad, diemžēl, tie ir sadzīves atkritumi. Nodot konteineros un tālāk. Labi, tātad cilvēks paņem lietas, kuras viņš varētu dot draugam, tālāk dodas pie jums pareizi. Jā, viņš dodas. Kas notiek tālāk? Tātad, jā, cilvēks dodās uz Otro elpu ar savām lietām, kas viņam šobrīd vairs nav vajadzīgs. Iespējams, tā ir krūzīte, kas ir gadiem nostāvējusi un nav otra komplekta. Tātad cilvēks viņu atnes uz Otro elpu, un mēs sašķirojam. Ja mums ir pansionāts pieprasījis, ka viņiem šobrīd ir krūzīšu iztrūkuma, prioritāte iet uz pansionātu labdarībai. Bet otrām kārtām, piemēram, ja tā ir porcelāna krūzīte, mēs skaidri zinām, ka pansionātā tās krūzīte lietojās 5 minūtes reizēm. Tad tā lieta aiziet uz Otro elpu tirdzniecībā, lai mēs to visu labdarības procesu varētu uzturēt, jo veikali ir mūsu redzamā daļa, līdz ar to mums nākas pārdot tās lietas. Tālāk, ja tas pieņemsim, tomēr ir apģērbs, kas paliek šeit, kā jūs tālāk rīkojaties? Jā, ar apģērbu arī tieši tāpatās. Mums ir maisis ar ziedotu apģērbu, mēs viņu izbaram, tas darbs notiek noliktavā. Un tad mēs skatāmies, ja tās ir ērtas mājas apģērbs vai gultas veļa, tas atkal aizies uz labdarību pansionātā. Ja tā ir interesanta moderna lieta, tad tas attiecīgi aiziet uz veikalu. Mēs katru lietu paņemam, mēs viņu pārbaudam, paskatāmies, vai viņai nav defekti, un pārlaižam ar tvaika gludekli, līdz ar to ir sajūta, ka tas ir svaigāks. Un patīkamāk cilvēki droši arī var mērīt viņu. Tā īsumā. Jā, varbūt iesim paskatīsies, un varbūt kaut kas ir arī, kas derētu man, ne? Tā, šeit mums ir vīriešu apģērbi. Jā. Kā reiz. Jā. Šis jauks. Vīrieši bieži vien tiešām
apģērbu lieto ilgspējīgi. Dzīvējis pat 11 gadus. Jā, to mēs arī novērojam, jo īstenībā ir tā, ka mums arī ziedojumu ņēmēji bieži vien saka, ka ļoti nepieciešams ir vīriešu apģērbs, jo vienkārši viņa nav. Vai būs pēc tava izmēra? Skaties, pilnīgi. Jā, Rolls. Tev ļoti labi piestāv, un ja tu neņemsi, iedomājieties, jūs kāds varat nopirkt džemperi, kas ir bijis slavenam aktierim mugurā. Jā, tā kā dodam 2., 3., 4. elpu. Vārds tev piestāv. Kapsulas garderobe nozīmē, ka visi apģērbi ir tādās krāsās, kas labi sadara, un garderobē ir viena vai pāris pamatkrāsas, piemēram, melna, tumša, zila, pelēka, ar ko labi saskaņo kuras citas krāsas drēbes. Ko tu ieteiktu cilvēkiem saistībā ar ilgspējīgu modi, ar ilgspējīgām lietām? Tiem cilvēkiem, kas varbūt ir aizspriedumi pret lietotu, es ieteiktu iepirkties pārdomātāk, varbūt kvalitatīvāk, bet dārgāku lietu, bet valkāt to ilgāk un arī labot. Jo man arī ir viena zābaki, ādas zābaki, kurus es vienkārši katru gadu eju atjaunoju un valkāju viņus jau 3 gadus. Man arī tādi ir, es jau 11 gadus jāsaka. Super. Domāsim ilgspējīgi un dosim lietām 2., varbūt pat 3., 4. un pat 5. elpu. Pēdējos gados arvien vairāk cilvēku pievērš uzmanību tam, kā tiek ražots apģērbs un kā tas ietekmē vidi. Modes industrija ir viena no lielākajām piesārņotājām pasaulē, tāpēc arvien biežāk tiek runāts par ilgtspējīgu modi, apzinātu patēriņu un garderobes veidošanu ar ilgtermiņa skatījumu. Čau! Prieks tev satikt šajā pavasarīgajā dienā. Pavēs. Pavēs gan, būs siltāk. Runājot par modi, tev droši vien ir daudz, ko teikt par modi. Nē. Ne? Nē. Tad es tev uzdošu konkrētus jautājumus, un tu varēsi īsi atbildēt. Kas tavuprāt ir ilgspējīga moda? Kaut kas tāds, kas neizjūg pēc 2. vai 3. mazgāšanas, kas skapī neieguļās neizmantojamo drēbju apģērbu. Tā kā rindiņā ilgāk par, gadu, 2, 3. Restīvi tās ir lietas, kuras patiesībā sakot, kuras dzīvo līdz cilvēkam. Vai tavuprāt, modei ir jābūt ilgspējīgai? Obligāti, tāpat kā visam. Mēs cilvēki neprātā piedražo šo te visu ar lietām, kurām patiesībā sakot, nav nekādas ne jēgas, ne vērtības. Un kas vienkārši tikai naudas pelnīšanas dēļ tiek taisīts. Bet cilvēki skrien modei līdzi, seko līdzi. Kā tad būt pašam un sekot līdzi ilgspējīgai modei un neizniekot, neizmest ārā to tekstu, nepiesātināt? Tas ir no domāšanas atkarīgs. Tas ir atkarīgs no tā, kā vispār cilvēks grib dzīvot. Jo ir viena lieta, ko mēs ēdam, otra lieta, ko mēs velkam mugurā. Caur to, ko mēs ēdam, mēs jūtamies, caur to, ko mēs velkam mugurā, mēs dodam kaut kādu ziņu par sevi. Man liekas, ka tas ir tikai vienīgi no domāšanas atkarīgs. Audzināšana. Kā tu redzi modes industriju pēc 10 gadiem? Vai būs kādas izmaiņas tieši domāšanā? Lai Dievs dod, ka pēc 10 gadiem vispār kaut kas būtu. Kāpēc tik pesimistiski? Pesimistiski. Pasaulē mainās tik strauji, notiek tik idiotiskas lietas, ka patiesībā sakot, mēs nezinām īsti, kas būs pēc pāris mēnešiem, kur vēl pēc 10 gadiem. Bet, ja runājam par modi, vai modē arī notiek tik straujas izmaiņas un pieminētās idiotiskās lietas? Es domāju, ka nāk jaunas paudzes un es domāju, ka viņiem jauniešiem ir piegriezusies tā strukturētā, nekur nepamatotā kārtība. Un man liekas, ka kļūst ar vien brīvāks un runājot tādā nepopulārā politiskā valodā demokrātiskāks viss. Un es ļoti ceru, ka tas turpināsies. Respektīvi, ka tā brīvība beidzot kaut kādā veidā tomēr atkal sāks celties augšā. Runājot par brīvību, izrāda Uguns. Un šajā izrādē ir pielietots ilgtspējīgās modes princips. Tātad
nav piesaistīts mūzikas mākslinieks, aktieri nāk ar savām drēbēm no mājām, kuras pēc izrādes nodošanas, saprot, ka viņi varēs sev paņemt līdzi. Vai tu uzskati, ka mākslā ir nepieciešami šādi ilgspējīgie modes paņēmieni? Nu, mākslā ir nepieciešami eksperimenti. Kaut vai tāpēc, lai pārliecinātos par tās vai citas lietas pareizību, iedarbību un tā. Tā kā katrā radošajā jomā ir kaut kāda, kāds tas inspirators, kurš nosaka to tonalitāti. Teātrī tas ir režisors. Jā. Un, ja režisors ir iecerējis tā, tad ok. Man no profesionālā redzes viedokļa liekas, ka tas ir drīzāk tāds tā kā, angļu valodā statement, tā kā ziņojums. Ja? Jo nākt uz izrādi savām drēbēm nešaubīgi tāpatās tur ir bijis kāds, kurš saka, šitas dara, tas nedara. Noteikti tā var darīt un vajag darīt. Es esmu par eksperimentiem. Cik tas ir mākslinieciski efektīvi, cik tālu tā izrāda vai konkrētais darbs, vienalga, kas tas, lai arī nebūtu, cik viņš strādā, cik tālu tā ideja, tas ir atkarīgs no režisora, no aktieriem, no daudz kā, no materiāla gal beigās, no pašas lūgas. Un es domāju, ka tas ir tāds, tā kā, bet katrā ziņā izmantot nedārgus materiālus, tas ir vienmēr izaicinājums, tas nozīmē, ka ir krietni vairāk jāpiedomā ar galvu nekā ar maku. Es domāju, ka tam ir zināms attaisnojums, tam ir jābūt noteikti. Man kā teātra ģimenes cilvēkam aizkulis ir ļoti labi pazīstama. Modē arī tieši tāpatās. Jā. Tā ir teritorija, par kuru visi nojauš, ko zina tikai tie, kas tur ir bijuši. Patiesībā sakot, tā ir īstā teritorija, kur top viss. Kur rodās, attīstās un aug. Bruno, paldies tev par šo jauko sarunu. Lūdzu, napraku. Un lai tev forša diena, un tad tiksimies jau, kad būs nedaudz siltāks. Paldies, tā. Čau. Atceries, izvairīties no akrila, ja ne citu cilvēku veselības un vides dēļ, tad savas pašu veselības dēļ. Izvēlēties dabisku šķiedras apģērbu. Diemžēl, jo spilgtāks, staipīgāks ūdens vai traipa noturīgāks apģērbs, jo bīstamāks tas ir cilvēka veselībai. Pēc iespējas izvairīties no apģērba no vairāku materiālu šķiedru maisījuma. Izvēlēties lietot apģērbu, jeb second hand, jo tad ir lielāka iespēja, ka no drēbes jau būs izskalojusies daļa veselībai bīstamo ķīmisko vielu. Mūsdienās arvien biežāk uzmanības centrā nonāk ilgtspēja. Mūsu darbos, paradumos, arī mākslā. Latvijas Nacionālais teātris savos iestudējumos meklē veidu, kā apvienot māksliniecisko izteiksmi ar videi draudzīgu pieeju. Kā piemērs izrāde Ugunī. Mans sarunu biedrs Rihards, izrādes Ugunī producents. Sveiks, Rihard! Sveiks, Rihard! Taviem vecākiem kompliments par vārdu izvēli, ļoti skaists vārds. Jā. Bet mēs parunāsim šobrīd par izrādi, esot uz skatuves šeit teātrī, izrādi Ugunī. Kā tad radās ideja veidot izrādi Green Stage projekta ietvaros? Ideja bija diezgan programmatiska, jo 2024. gadā mēs iesaistījāmies starptautiskā projektā Green Stage, kas ir projekts paredzēts, lai veicinātu ilgtspēju un aprites ekonomikas principu ieviešanu teātra mākslā Eiropā. Līdz ar to, kad tiek izstrādāta mājaslapa greenstage.eu, kur tātad ir pieejami dažādi instrumenti, lai veicinātu ilgtspēju teātra nozares organizācijās. Viens no mūsu izaicinājumiem bija radīt arī vienu tādu ekoteātra izrādi īstenu. Kā tad var veicināt šo ilgtspēju mākslā? Varbūt pastāst sīkāk, kas ir jādara? Pirmais solis, ko mēs veicām, pirmkārtām bija saruna ar visu kolektīvu. Mēs uzaicinājām teātra mākslas eksperti un vēsturnieci Kitiju Balceri, kas tātad kopā arī ar izrādes radošo komandu, Reinzu Dzilo un Ines Mičuli, tātad veic tādu teorētisku ieskatu, kas ir ekoteātris vispār kā tāds. Viens ir tas,
saturs, vai tiek domāts par respektīvi cilvēks vidē, cilvēks dabā, un šīs te miedarbības tiek apskatītas. Tas ir viens. Un tālāk tas jau var izpausties, vai tas ir sižetiski, piemēram, lugā, teiksim, tas ir stāsta formāts, kur tiek runāts par šīm tēmām, vai arī otrs ir materiālā puse, vai scenogrāfija, vai kostīmi un pārējā, teiksim, šī tehniskais nodrošinājums ir domāts par to, lai tas būtu videi draudzīgi, saudzīgi. Videi draudzīgs, tātad tas varētu būt arī ilgtspējīgs. Jā? Tieši tā, jā. Vai šī izrāde kaut kādā ziņā mainās no standarta izrādes principā? Jā, tur tā lieta. Pārsvarā, kad nāk režisori un scenogrāfi, kostīmmākslinieki, viņi grib radīt kaut ko jaunu. Un tas, protams, ietver sevī daudz dažādu materiālu izmantošanu. Nereti uz skatuves tiek būvēti dzīvokļi, mājas, kostīmi, vēsturiski kostīmi, respektīvi liels apjoms ar materiāliem. Tad tas, kas raksturo ekoteātri būtu, teiksim tā, ja kāds grib vairāk detalizēt par to palasīt, ir stratēģijas, tātad no angļu valodas refuse, reuse un tā tālāk, tātad atsacīšanās, pārdomāšana, vai tomēr ir iespējams iztikt bez kaut kādiem materiāliem, kā arī atkārtot lietošana. Tad šajā gadījumā arī scenogrāfs un pie šīs izrādes vizuālais dramaturgs Reinis Dudzilo izvēlējās tātad pārsvarā atteikties un meklēt tādus minimalistiskus izteiksmes līdzekļus. Šajā gadījumā Ugunī tika atrasts risinājums ar aptuveni 280 krēsliem, kas jau bija mūsu rīcībā. Tie bija skatītāji krēsli no mūsu mazās, respektīvi aktieru zāles un jaunās zāles. 280 cilvēki palika bez sēdvietām. Jā, bet tā vietā mēs varējām iegādāties jaunas krēslus, jo šie esošie krēsli jau bija savu laiku nokalpojuši. Un tālāk mēs ļoti ceram, ka izrādē būs ilgs mūžs, šie krēsli savukārt pāries uz mūsu mēģinājumu telpām, kur arī tie krēsli, kas ir esošie, tie jau diezgan kritiskā stāvoklī. Respektīvi, tas cikliskuma princips tiek izmantots tā, ka mēs mēģinām maksimāli izmantot tos esošos resursus, pielāgojot citādākai izmantošanai, citādākai videi. Kostīmi bija ļoti interesants izaicinājums. Reinis Dudzilo izvēlējās iet ceļu, kurā, un šeit bija liela pateicība režisorei Inesei Mičulē, kas bija arī gatava pieņemt šīs neordinārās idejas. Respektīvi, kostīmi ir pašu aktieru mēģinājuma tērps. Respektīvi, viņu ikdienas apģērbs, ar ko viņi nāk uz mēģinājumiem, tas ir tik izmantots. Protams, tika veikta kaut kāda pielāgojuma, varbūt kaut kas piemeklēts tāds, lai tiešām aktieris justos arī kaut ko piemeklēt arī savam tēlam, bet principā, ja neskaita šie visiem vieni kopīgi lietas plašķi, nekas jauns netika pirkts. Cerāk, ka viņi nāca uz mēģinājumu visu laiku vienās un tajās pašās drēbēs. Notika radoši meklējumi, ko tieši. Vai, ja kāds aktieris nevarēja atrast no savas garderobes, kas viņiem derētu šai izrādē, tad viņi varēja doties uz mūsu teātra noliktavām un paņemt kādu no norakstīt izrāžu kostīmiem vai kombinētos. Reinis Dudzilo arī tad sekoja līdz tiem kostīmiem un kopā ar Inesu Mičulu tad skatījās, kas strādā, kas nestrādā. Bija radoša sadarbības ar aktieriem un māksliniekiem. Kādas kleitas, kā radās šī akcija? Un es zinu, ka tas varbūt ir efektīvs veids, kā skatītājiem dot kaut kādu ziņojumu, vēstījumu. Kā radās šī ideja un kas tad tur notiek ar tām kādas kleitām, pastāstīsim arī pārējiem, kas nav redzējuši. Jā, tie, kas zina Blaumiņu Lūgu Ugunī, zina to, ka Kristīna precās ar akmentiņu Lūgas noslēgumā. Tad, lai varētu spilgtāk iezīmēt šo ainu, vizuālajiem dramaturgam radās ideja, ka varētu izmantot kleitas. Tā kā mums tērpu kolekcijā, mūsējā tērpu noliktavā nav diezko daudz savu kleitu, tad radās doma, ka mēs varētu veikt uzsaukumu un aicināt
dāmas, kurām pieder šīs kleitas pēc kāzām, varbūt viņas būtu gatavas ziedot. Un tas ļoti labi iekļaujas ekoteātra principos, respektīvi atkārtot, izmantot kaut kādas materiālus, ko cilvēki vairs neredz, viņiem vairs pielietojumu. Un mums par lielu pārsteigumu bija ļoti liela atsaucība. Pieteicās aptuveni vairāk nekā 300 dāmas un arī kungi, kas gribēja dāvāt šīs te kleitas vai aizdot. Bet tā kā mēs sapratām, kad izrādes laikā šīs te kleitas tiek mērtas ūdenī un iespējams, ka mēs nevarēsim atgriezt atpakaļ šīs te kleitas tādā pašā stāvoklī, kā mēs saņēmām, tad tika pieņemts lēmums, ka mēs tomēr tikai pieņemsim tās, kuras atdod. Galu galā vairāk nekā 170 dāmas dalījās ar savām kleitām un atdeva teātrim, respektīvi dodot otro dzīvi viņu kleitām, vēl pagarinot to mūžu. Ne tikai viņiem dzīvojot šīm kleitām viņu skapjos vai purlādēs, bet tad piedzīvojot arī skatu uz gaismas. Es domāju, ka tas vēstījums galvenais ir, ka tas ir tomēr kaut kādā ziņā kompromiss, ka tā ir domāšana par apkārtējo vidi un dabu, kad mēs tomēr pirms mēs kaut kādus materiālus iegādājamies mākslas vārdā, mēs apdomājam, vai mums tiešām to vajag, un domājam par to, kāds ir tas materiāla dzīves cikls, vai nebūs tā, ka mēs iegādājamies, izrādējam, pēc viņš nonāk atkritumu izgāstuvē. Respektīvi, sekot līdzi tam, lai materiāli būtu kvalitatīvi, lai viņi tik ilgi izmantoti un varbūt iespējams vairākām izrādēm, respektīvi pagarinot to dzīves ciklu un samazinot to neliederīgo materiālu nonākšanu atkritumos. Lūk, un, protams, ka tas rezultāts, un šajā gadījumā liels paldies Reinam Dzudzilo, kas bija gatavs šim izaicinājumam, jo skaidrs, ka atkārtotie lietotiem materiāliem reizēm tas rezultāts varbūt nav tik spilgts un spīdošs un varbūt nav tā wow efekta, bet man liekas, šajā gadījumā tas izdevās, pat ar minimāliem līdzekļiem, un tas aicinājums skatītājiem šajā gadījumā ir tiešām pastīties to nedaudz, laikam varbūt no citas perspektīvas, ka mēs te mēģinām domāt nedaudz plašākā, tā kā višķiņ plašāk to redzesloku uz to, ka mēs tomēr ne tikai spiežam uz mākslu pār jebkuriem līdzekļiem, bet tomēr domājot to tādā kopīgā kontekstā. Atcerēsimies, ka mums ir viena vide visiem. Domāsim ilgtspējīgi.